uzrakstītu. Pirmais, ar ko sāksim, sāksim par to, tā, par matiem. Tātad, ziniet, matiem ir tāda unikāla struktūra. Viņi ir kā sievietes, kā saka vīrieši, ja? Un viņiem ir īpatnības un savs raksturs. Un tie reizēm mēdz vīrieti pamest. Ja? Neko nepaskaidrojot un vienkārši atpakaļ neatgriežoties. Nu, gluži kā sievietes. Bet šoreiz gan nebūs stāsts par mums, par daļo dzimumu un atsevišķi par vīriešiem vai sievietēm. Tas bija tikai joks iesākumam. Šoreiz mēs parunāsim par to, ko darīt, ja mati mūs pamet. Ja? Neatkarīgi no tā, vai sievietes vai vīrieši, jo šīs problēmas bieži vien ir arī sievietēm tikpat kā arī vīriešiem. Tad mēs varam katrs pārbaudas pēc izlaist roku cauri matiņiem un pavērot, cik tad mums matu paliek uz plaukstas, ja, vai plaukstā. Ja te ir kādi 2-3 matiņi, tas viss ir normāli. Tātad ar mums viss ir kārtībā. Es tad pastāstīšu, ko darīt arī profilaksē, lai mums visādas vainas ķibeles ar matiņiem nebūtu. Ja, ja ir tie 2-3 mati, tātad viss ok. Jo katru dienu cilvēks zaudē no 40 līdz 50 matiem, ja? Un tas ir normāli, jo izkrīt, jāsaka, tā vecie bojātie matiņi, un vietā mums ataug jauni mati. Tā, Māris, man mati 3 mm tikai. Tas arī jauki. Ja vīriešiem ir mazi mati, tā tad viss arī kārtībā, jo sievietes zinās, kāpēc, ne? Labi, tas arī, protams, joks. Runāsim nopietni. Jo, protams, ir cilvēki, kuri šķiras no lielāka daudzuma matiem, ja? Un kuru plaukstā paliek uzreiz šie 50, 40, 50 mati jau, un caur izbraucot tikai ar ķemi, ja, tas ir ļoti liels vairums matu. Ja, tā varbūt nav skaisti aprunāt. Manā ģimenē mana vīra arī piemeklē šī likste, ja, kad es smējos, nu vairs nesmējos, paldies Dievam, viss ir kārtībā, bet katrā gadījumā smējos, ka man nav mājās ne suns, ne kaķis, ja, tie spauli nemet, jo man pietiek ar vīru, ja, jo katru rītu paskatoties uz spilvenu pārvalku, ja, man pārņēma šausmas, ja, jo tiešām bija sajūta tāda, kad gulējusi manā gultā ir kāds suns vai kaķis, ja. Kā tad, ko mums darīt, ja, jo patiesībā arī es, gatavojot šo materiālu, sapratu to, kad informācija ir ļoti pretrunīga, ja. Cits saka, ka tas ir atkarīgs no gada laika maiņas, cits atkal saka, ka matu izkrišana ietekmē iedzimtība. Lai arī kāds nebūtu iemesls, diemžēl tas nav patīkams, ja, un tomēr apskatīsim šīs informācijas visas kopā. Tātad vai ir iespējams kontrolēt matu izkrišanu? Viens no iemesliem, kāpēc pārlieku izkrīt mati, ir ierastās ikdienišķās darbības. Ja? Tātad matu mazgāšana ar šampūnu, vienmēr sakot ar nekvalitatīvu šampūnu, ne tikai šampūnu. Ja? Žāvēšana un veidošana ar fēnu, ko patstāvīgi dara sievietes. Tā rezultātā mata kļūst vājāki un trauslāki. Un speciālisti uzskata, ka matu izkrišanu var izraisīt B un C vitamīnu trūkums, kā arī cinka un dzelzs un vāri trūkums. Matu veselību ietekmē arī stress. Un ja vēl radīsies uztraukums par matu pastiprinātu izkrišanu, ja,
nekas cits kā, neko citu jūs neiegūsiet, kā vienīgi vēl papildus klātīs stresi. Ja, tā kā nevajag satraukties, bet vajag meklēt risinājumu. Arī šodien centīšos jums vienu no šiem risinājumiem stādīt priekšā. Tātad ir virkne ieteikumu matu veselībai. Ja? Pēc kuriem kurus vajadzētu ņemt vērā un rūpējoties par matu veselību. Vienkārši nevajag ņemt un šo situāciju pasliktināt vēl vairāk. Ko tad nevajag darīt? Nevajag pirkt visādus matu kopšanas līdzekļus pēc kārtas. Ja? Jo lielākā daļa, es zinu, ieiet veikalā, ņem pirmo šampūnu, kas ir noteikti lētākais plauktā, ja? Tur no kaut kādu citu kondicionieru piemeklēt klātī. Kārtībā, dažs labs vispār tādu kondicionieru, nezinu, kas tas tāds ir, priekš kam viņš ir vajadzīgs, ja ir īpaši vīrieši, ja, viņi tur paņem 2 vienā un kārtībā, vai kaut kādas ziepes, izmazgāt savus matus un ar to pašu dušu želē, ja, tas ir vispār kaut kas šausmīgi, un tad arī nav jābrīnās, kad matiņi pazūd. Piemēram, citi atkal uzskata, ka bērnu šampūns, tas ir ideāli. Ja jau bērnam viņš der, tad pieaugušam noteikti der. Nē, mīļie, tā nav. Jo patiesībā lielākā daļa bērnu šampūnu atšķiras ar augstu sārmu koncentrāciju, ja, jo te ir paredzēta bērnādai, bērnu matiņam. Un tāpat kā vīrietim un sievietei atšķirās matu un galvas sādas, ja, un matu struktūra, ja, tāpatās arī bērniem ir ļoti atšķirīgi no mums pieaugušajiem matiņu un galvas sādiņu. Ja. Tātad tie nav paredzēti mums, viņiem pilnīgi cits. Tas var tikai mums nodarīt kaitējumu mūsu matiem. Nevajag nekādā gadījumā ķemmēt mitrus matus. Tas jādara pēc iespējams mazāk, ja, kad jums izmazgājuši galvu, cenšaties neķemmēt šos matus. Jo mitru mati ir pārāk smagi un pie saknēm tie tiek izstiepti, kad ķemmējās. Protams, nevajag nervozēt, ja matu pārlieku izkrīt. Nav iemesla par to uztraukties. Šāda problēma raksturīga nevienai sievietei un, protams, nevienam vīrietim. Ja tiks ņemti vērā šie vienkāršie ieteikumi, matu izkritašanas process ir iespējams kontrolēt. Ja kādam ir vēlēšanās, ja, un kādam ir gribēšana nodarboties ļoti un kopt savus matus, tad jūs tad varat paņemt pilspalvu un papīru. Un es jums ieteikšu dažas, jāsaka tā, tādas kā vecmāmiņu receptes pret matu izkrišanu. Ļoti labas. Ja? Arī, protams, vēlāk es jums pastāstīšu līdzekli, tas ir priekš sliņķiem, bet tie, kas nav sliņķi, tie var, protams, izmantot šīs receptes. Tātad es jums sāku. Ja paņēmāt, vai ir vienkārši kāds, kas grib pierakstīt šīs receptes, tad paņemiet papīru un pildspalvu. Nav jau. Tātad 100 gramu nātru lapu. Ja, varat nopirkt aptiekā, ja tie, kas nav slinki, tie, protams, var visiem jau ir sagatavotas Latvijā, es zinu, daudz mīl vākt tējas. Tātad 100 gramu nātru lapas, 0,5 litri ūdens, 0,6 litri etiķa, un šādu novārījumu liederīgi izmantot arī tad, ja ir blaugsnes, un lietot viņu 10 dienas pēc kārtas. Tātad, atkārtoju, 100 gramu nātru lapu, 0,5 litri ūdens un 0,6 litri etiķa. Tā. Otrais. Nē, dzert nē. Diedēļ nedzert. Tas ir novārījums, tas ir smērēt matus. Dzert nevajag. Par to, ko dzert, es jums pēc tam pateikšu. Etiķis cik procenti? Galda etiķis, tas laikam ir kaut kāda 9%. Ja, tas ir pats švakākais etiķis. Tātad nākošais ir
ēdamkaroti zāļu maisījuma. Zāļu maisījums ir apiņi, kliņģerītes un izmērcētas to saknītes. Tad apiņiem un kliņģerītēm izmērcētas saknītes. Ja? Aplej ar 1 līdz 2 glāzēm vārošu ūdens. Nokāsto šķidrumu. Lieto 1 reizi, 2 reizes nedēļā. 1 līdz 2 mēnešus. Šo ir jādzer. Ja? Tātad apiņu un kliņģerīšu saknīšu novārījums. Ja? Tātad šis ir jādzer. Tā, un pēdējais. Ēdamkaroti mālēpju, nātru asins zāļu, tātad nātru un asins zāļi. Ja? Tātad tas ir tā ēdamkarotu mālēpju, nātru un asins zāļu. Tas ir viss pa vienai ēdamkariltei. Aplej ar 300 gramiem vārošu ūdens. Ielej termosā un atstāj uz vairākām stundām. Tad nokāš un pievieno 200 gramu degvīna. Šo maisījumu iesmērē matos pirms matu mazgāšanas. Ja? Tātad pastaigā kaut kādu, apmēram stundu būtu labi, ja jūs varētu veltīt saviem matiņiem stundu un ar šādu maisījumu pastaigāt. Protams, biki vēlāk pastāstīšu recepti priekš sliņķiem, bet vienkārši super recepti. Bet mazliet pacietības. Līdz tam parunāsim vēl mazliet par to, kas ir vēl jādara, lai mati pārlieku neizkristu. Ja? Tātad ir jāveic rūpīga galvas ādas masāža 2 līdz 3 reizes nedēļā. Tas ļoti uzlabo asinsriti. Ja ir mīlošas sieviņas, tad vīri noteikti būs ļoti priecīgi, kad, skatoties televizoru, jūs šo masāžu viņiem tomēr veiksiet. Ja? Un varat viens otram. Tas ir tiešām patīkam. Un tas uzlabo asinsriti galvas ādā un ne tikai galvas ādai. Tas ir vēl daudz labi un patīkam. Arī ļoti, ļoti labi tas novērš matu lūšanu pie saknītēm. Ja, jo tā. Obligāti ir vajadzīga jauna matu suka. Apskatieties, kādas matu sukas jums ir mājās. Ieteicams izmantot suku, kurai ir iespējami platāki zari, bet vislabāk suku, kas izgatavot, pieņemsim, no koka, ja, jo galvenais, lai netiktu traumēta galvas āda, ja, jo paliek sukas nav nelietoja. Ok, tiem, kam nav, tiem ir ķemīti, bet ja ir ķemīti, tad vīrieši, ja, pieņemsim, kas nelieto tie ar koka ķemītēm vai ķemītēm ar neasiem zariem. Jo tad, kad jums pat nešķiet, ka jūs saskrāpējat savu galvas ādu, ja, bet tā, tiemžēl, tiek traumēta, ja ir tāda plasmasa ķēmes ar asiem zariem, ja, ir patīkami tur paskrāpēt to galvas ādu, bet tas nav labi. Tālāk. Kas mums vēl? Tā jāizvairās, jāizsargā mati no saules stariem. Tāpat kā arī ziemā, tā arī vasarā būtu vēlams tomēr staigāt ar kādu galvas pārsedgu. Vīriešiem tas ir labs iemesls, lai tiktu pie jaunas cepures un sievietēm pie moderna lakata. Jāizvēlas pareizi matu kopšanas līdzekļus. Vēlams izmantot šampūnu un balzāmu no vienas un tās pašas sērijas. Ja? Mūsu kompānijā arī ir ļoti daudz labu kopšanas līdzekļu, kas nesatur parabēnus, kas ir vairāk gandrīz kā ārstējoši, nevis kā kosmētikas līdzekļi, ja? Bet par tiem, diemžēl, šodien nebūs runa. Tad par tiem jūs varat painteresēties pie cilvēciņiem, kas jūs uzaicinājuši šo prezentāciju. Viņi jums noteikti kaut ko ieteiks no šīm līnijām.
Jo, ja jūs izvēlaties šampūnu un balzāmu no vienas līnijas, tie viennozīmīgi ir ražoti tā, lai tie viens otru papildinātu. Tātad šampūns sagatavo, attīra mūsu galvasādu, attīra matus un sagatavo uzņemt balzāmu. Ja, un ja mēs balzāmu nelietojam, tad savukārt mums matiņa nesaņem sev barību. Ja, un, protams, cik tad var matus turēt badā. Ar laiku tie no mums aiziet, jo apvainojušies. Tā, lai pastiprinātu rūpētos par matu veselību, vismaz reizi nedēļā ieteicams ir lietot barojošu matu masku. Tā labvēlīgi iedarbojas uz trausliem un lūstošiem matiem, palīdz atjaunot to elastību un dabisko izskatu. Pēc mazgāšanas matiņi ir kārtīgi jāizsusina, bet tos nedrīkst brucināt, jā, ar vielu tās spēcīgi brucināt, lai netraumētu matus, bet tos tiešām tā spaidot susina. Pēc matu mazgāšanas pirms tie tiek žāvēti ar fēnu. Tas nenozīmē, ka, ja, pieņemsim, jūs domājat, priekš kam man tur susināt, es izmazgāju galvu, ūdens vēl man tur pilu, es tagad ņemšu un ar fēnu izžāvēšu ātri savus matus. Tas viennozīmīgi nav no tiem labākajiem paņēmieniem. Tātad noteikti arī pirms kādas maskas labākas. Es atbildēšu jums pēc prezentācijas uz jūsu jautājumiem, ja? Dušas želēja nebūs, gan ok. Labi, bet es tagad novadīšu jums prezentāciju un pastāstīšu jums uz jūsu jautājumiem, atbildēšu pēc prezentācijas, labi, jo savādāk es daudz dabūju stostīties, jo lasu jūsu komentārus un jautājumus un ļoti mums sanāks tāda saraustīta prezentācija. Tāpēc pierakstiet lūdzu savus jautājumus uz papīriem, un pēc prezentācijas es noteikti uz tiem centīšos atbildēt. Tā, ejam tālāk un paskatīsimies mazliet vairāk tieši uz iemesliem, kāpēc tad mati izkrīt. Ja? Jo, kā jau teicu, tas ir ļoti pretrunīgi, kādi ir nosaukti iemesli, un to ir tiešām ļoti daudz. Viens no iemesliem ir iedzimtais matu zudums. Ja? Tāpat kā vīriešiem, arī sievietēm mēdz būt iedzimta matu izkrišana. Sievietēm neiedzimtā matu izkrišana notiek kā pakāpeniska matu paretināšanās. Ja? Tātad matiņi ir, bet viņi paliek retāki. Vislabāk to var novērot matu celiņā, ja? Kur cilvēki pārsvarā nesā matu celiņus kaut kur, tad tajā zonās arī šo matu paretināšanos var redzēt. Ko tātad amerikāņu dermatologi raksturo to kā matu izkārtojumu egles rakstā. Šeit jūs redzat bildītē. Izkrišana notiek cikliski un būtiskam matu zudumam seko normāls laiks, kad mati vairs nekrīt. Ar ārstēšanu iespējams pagarināt matu augšanas ciklu un līdz ar to attālināt matu izkrišanas laiku. Ja? Tāpēc ārstēšana jāuzsāk laicīgi. Sievietēm ar iedzimtu matu izkrišanu ļoti rūpīgi jāizvēlas kontracepcijas metodas, jo matu izkrišana izsauc hormonu svārstības. Ja? Būtu ļoti vēlams un pat nepieciešams, lai jūs, ja jums ir šādas problēmas, ka izkrīt mati, sevišķi sievietēm, ja, vīriešiem jau tas skaitās tā kā gandrīz vai jāsaka tā prestižu vīrieši, kas skaitās ļoti gudri, kam nav mati, ja, bet tā viņi mums maskējās. Bet arī tā ir savukārt problēma un būtu jauki, ja tomēr vērstos pie ārsta un meklētu šīs problēmas pērēkli, ja, no kurienes tas rodās.
Tātad slimības, arī slimības izraisa matu izkrišanu. Divas visbiežāk ar matu zaudēšanu saistītās slimības ir vairogdziedzera slimības, ja, un anēmija, kur iemesls ir dzelzs trūkums organismā. Un ķīmijas terapijas, kurām raksturīgs ļoti izteikts matu zudums. Brīdis, kad iestājies īslaicīgs matu zudums, ir viens no traumatiskākajām terapijas brīžiem. Ja? Tātad iestājās, jāsaka tā, daudziem tiešām plikpaurī pēc ķīmijas terapijām. Nu, tā ir liela problēma. Tātad ir jāizdomājās par to, vai kaut kas nav mums organismā samainījies un vai mums nepārvar kāda slimība. Tātad stresi un hormoni, fizisks stress, jūtama matu izkrišana, novērojama pēc nozīmīgām ķirurģiskām operācijām, pēc dzemdībām, pēc drūģas, pēc smagām infekcijām un pat pēc gripas var izkrist mati, ja? Pastiprināti. Labā ziņa ir tāda, ka stress veicinātu matu izkrišanu parasti neprasta ārstēšanu. Ja stress to ir izraisījis, tad tas matu šo stresa laiku pakrīt vairāk, bet viņi atkal atjaunojās un normalizējās tādā ritmā, ja, mati ataug paši. Tātad. Tā menopauze un bērnu piedzimšana, kad ir liela estrogēnu līmeņa kritums, arī ir novērojama matu izkrišana. Ja matu izkrišana ir saistīta ar estrogēnu līmeņa krišanu, tad mati ar laiku arī ataug. Pusmūžā gan vairs neataug tādā daudzumā kā jaunībā. Ja jūs būsiet jau vairāk uz dzīves otro pusi, ja, tad, diemžēl, matiņi tomēr var neatjaunoties tik labi. Uzturs, arī uzturam ir ļoti liela nozīme mūsu matiem. Ja? Pat redzēt, cik daudz ir šo iemeslu, kāpēc mati izkrīt, ja? Un tāpēc ir vēlams, kad jūs kontaktētos, tomēr, ja kādas tādas nopietnas problēmas ir, tad tomēr ir jākontaktējas ar ārstu un jāmeklē iemesli, kāpēc tas notiek. Ja? Jo pat uzturs arī var izraisīt matu izkrišanu, vai arī tad, ja cilvēks zaudē strauji svaru, kas ir strauji. Ja cilvēks zaudē vairāk nekā 1,5 kg 3 līdz 6 mēnešu laikā, ja, tātad viņš zaudēs arī savu daļu matus. Ja? Tātad prātīgi ar diētām, prātīgi ar šīm sēdēšanām ir jauki, bet viennozīmīgi ne tikai matiem, arī jūsu organismam strauja svara zudums nav no labākajiem rādītājiem. Ja? Vai ir noteikti, ja ir uzturs, ja jūs mainat uzturu un sēžat uz kādas diētas, tad nekādā gadījumā nesiediet uz kaut kādiem pāris produktiem. Produktiem ir jābūt sabalansētiem un vitamīniem mūsu organismam ir jāpietiek. Protams, arī tad, ja jūs zaudēsiet šos matus, sēžot uz diētas, ja jūs būsiet skaisti slaidi, bet šis matu zudums arī ir pārējošs, ja matiņi, protams, attaugs, ja tie tiks papildus stimulēti, ja tātad ir arī jāievēro pēc šīs diētas un jāpievērš uzmanību saviem matiem. Arī, protams, medikamenti. Ja jūs lietojat kādus medikamentus, arī tie noved pie matu zuduma. Ja organisms vairāk nekā pakļauts šo kādu medikamentu pārdozēšanai, ja, tad regulāri jums ir jālieto kāds medikaments. Tad arī pēc šo medikamentu lietošanas arī var atjaunoties mati, bet mati šo medikamentu lietošanas laikā var pastiprināti krist. Tātad, ja jūs
Arī, ja jums ir problēmas ar augstu asinsspiedienu, ar podagru, ja, un šiem medikamentiem, kas ir saistīti ar šo slimību ārstēšanu, arī var krist pastiprināti mati. Tātad, kā jūs redzat, šie iemesli ir ļoti, ļoti daudz, un varbūt kāds jau saskatīja no visiem šiem iemesliem kādu iemeslu, kāpēc jums varētu krist mati. Ja? Protams, atceramies vēlreiz. Ja jums dienā izkrīt 40-50 matu, iemesls uztraukumiem nav. Tas ir normāli. Matiņiem ir jāmainās. Arī otrā pusmūžā cilvēkiem viennozīmīgi lielākai daļai cilvēku matu paliek uz galvas mazāk, gan kā sievietēm, gan kā vīriešiem, ja, jo tādi ir mūsu. Ir diezgan maz cilvēku, kas saglabā tādus matus kā jaunībā. Ja, tad tiešām ir jārūpējās, un man prieks par šiem cilvēkiem. Es vienmēr abrīnoju cilvēkus gados, ļoti, ļoti lielos gados, bet kuriem mati, ja, no aizmugurs pēc matiem šķiet, ka viņiem ir 11 gadu. Tas ir pasakājums skaisti, jo tiešām mati ir mūsu lielākā rota, un bieži vien skatāmies dažādas pārvērtību raidījumus, ja, un cik svarīgi tomēr, lai mati mums izskatītos skaisti, arī uzreiz cilvēks izskatās skaists. Un cilvēciņi mēs, kur esam biznesā, arī ir ļoti svarīgs mūsu imidžs, kā mēs izskatāmies, kā izskatās mūsu mati. Jo kā gan mēs varam stāstīt par sevi, ja, un par saviem brīnumu līdzekļiem, ja mēs neizskatāmies paši labi. Tātad tālāk. Tātad, kas vēl ir jāizvērās no kā, ko mums patīk, protams, izskatīties labi, man arī patīk. Un ko es daru, ja, es patstāvīgi arī pakļauju savus matus riskam. Pat žēl, ja, bet skaistums prasa upurs, un sporķēju es to krāsu iekšā. Cenšos, protams, matus nebalināt, ja, un skatos pēc iespējas mazāk krāsu, ja, matu krāsu, kas mazāk satura amoniaku, ja. Bet, diemžēl, šo krāsu ir ļoti maz, ir pārsvarā jāskatās ir profesionālajos veikalos, ja, bet lūdzu pievērsiet uzmanību tās sievietes, kuras krāso matus, ja, pievērsiet lūdzu uzmanību tam, kas ir krāsu sastāvā. Tā, ilgviņi, ja, un ilgviņi arī ļoti bojā matus, ja, un mati lūst, protams, tas arī ir iemesls, kad pēc tam ir iespējams matus atjaunot, mati attaug, ja, bet galvas āda ir traumēta, ir bojāti mati, un nedod Dievs vēl ir patrāpījies kāds neprofesionāls frizieris, kurš ir ielicis mums ilgviņus, un mati mums krīt un lūst jau pēc friziera apmeklējuma. Tātad frizieris ir nodarījis mums lielāku kaitējumu, nekā mēs to vēlētos. Tātad želeju un laku lietošana arī var būt iemesls matu lūšanai, ja? Tātad arī par to nelietojiet šīs kokainās matu lakas, ja, jo citi domā galvenais, lai man mati nekustētos, ja sapūš matu laku ar pašu stiprāko fiksācijas pakāpi. Nu, un mati tiek pakļauti riskam lūst. Tad ir tagad arī ļoti labas līnijas un ļoti labas matu lakas, arī pieejams ne tikai aptiekās, arī veikalos, kur tagad ir matiņi, ir elastīgi, ja, bet nezaudē savu formu, tātad ietur frizūru. Tātad arī, jā, vēlreiz atgādinu, ka pat dermatologi brīdina, kā enerģiska slapju matu brucināšana ar dvieli un slapju matu ķemēšana var būt par iemeslu matu lūšanai, jo slapjš mats
ir daudz elastīgāks un daudz vairāk pakļauts lūšanas riskam nekā sausmats. Tas būtu arī viss par matu veselību, un tagad es gribu ķerties klāt, kā teicu, sadaļai slinkajiem. Tātad tiem, kas netaisās vārīt nekādas vecmāmiņu receptes, ja, un neticiet tam, ka maska no rupmaizes jums sāk saukt mati, jo iedomājieties, tas nenozīmē to, ka jūs ar rupmaizi sasmērēsiet sev rokas, un ka tur sāk saukt spalvas vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, tas nebūs. Ja jau ir šāda problēma, kad mati tik tiešām sāk izkrist lielā vairumā, ir tomēr jāķerās radikāliem līdzekļiem klāt. Tur vairs nelīdzēs zālītes, kas ir paredzētas profilaksē, ja? Tātad dažādi novārījumi, kurus mēs varam lietot, lai mums mati nekrist un lai ar tādām problēmām nesastaptos. Bet gribu tālāk jūs iepazīstināt ar līdzekli, kurš arī palīdzēja manam vīram, un palīdzējis ir ne mūsu kompānijā cilvēki, kuriem vairākiem ir palīdzējuši viņu klientiem, atrisinājuši problēmas, ja, jo pati stāstu tikai pēc savas pieredzes, ko, kā jau teicu sākumā, ja, kad vīrs lietojot šo Prokap līniju, viņš katrā gadījumā mēneša laikā mati uz spilveni vairs nepalika. Tātad tika apturēta matu krišana. Ja? Bet Prokaps ir jālieto šādiem cilvēciņiem regulāri. Ja? Šampūns, tas ir kastītē, iepakojumā 250 ml. Liekas, tas ir maz. Bet, laikam jau nemaz tas nemaz nav, ja, jo arī veikalos šampuns ir 250 ml. Bet viņš ir ļoti koncentrēts, ja. Ir pagājis mēnesis, un mana vīra Prokap pudelīte, šampūna pudelīte, vēl pat nav īsti pusē, ja. Neskatoties uz to, ka būtu vēlams matus mazgāt ar Prokap šampūnu, tātad Prokap šampūnu mazgāt vismaz pārdienās, ja, un pēc tam izsmidzināt uz galvas Prokap, kā sakat, eliksīru, ja, toniku. Un šis, es nestāstīšu jums nekādus sastāvus, lai tā kā es redzu, ka cits jau te uztraucās par to, cik ir pulkstens, es jums pēc tam, pēc prezentācijas aizmetīšu failiņus, ko jūs saņemsiet. Tie, diemžēl, būs krievu valodā sagatavoti gan, ja. Bet tur jūs varēsiet sīki izpētīt sastāvu, no kā viss šis Prokaps sastāv, ja, un redzēsiet arī pasūtījumu numuriņus. Un, protams, šis losjons galvā, ja, tā ir pudelīte, kas stāv pa vidu. Tas ir jāiepūš 8 spiedieni tātad uz galvu un rūpīgi jāiemasē galvas ādā. Tātad ar šampūnu izmazgājam, ar Prokap sasmērējam. Ja? Un 2 reizes dienā veicam šo procedūru. Ja? Tātad 8 pūtieni sasmērēt un 2 reizes dienā. Nevajag mazgāt ārā, nemazgājam laukā. Tālāk ir Prokap vitamīni, arī šos ir jālieto 2 reizes dienā pa vienai kapsulai. Ja? Šīs līnijas, ja jūs pirksiet šo līniju kopā, un viņi ir jālieto kopā, ja? Tad vitamīni ir paredzēti vienam mēnesim, bet šie 2 līdzekļi jums pietiks, ja saudzīgi nepūtīsiet 20 pūtienas 8 vietā, ja tad viņi pietiks vismaz pāris mēnešiem, šampūns pat ilgāk. Pēc tam varēsiet atsevišķi piepirkt, ja, vitamīnus, bet ieteicams to tiešām regulāri lietot. Pēc mūsu klientu pieredzes, pēc 3. mēneša tiek pamanāmi jau, ka atjaunojās mati. Ja, tātad ne tikai pārstāja krist, bet jau sāk līst jaunie matiņi vietā. Ja, tā kā tas ir ļoti individuāli, tas ir atkarīgs arī no tā, cik kārtīgi jūs šo kursu
noiesiet un tātad veiksiet, ja, cik svarīgi jums ir mate. Ir prokaps vīriešiem un prokaps sievietēm. Neizmantojiet sievietes vīriešu prokapu. Nedomājiet tā, ka mēs tagad esam ģimenē un mēs abi divi lietosim vienu, ja, mums tur lētāk sanāks. Jo vitamīni ir sabalansēti tā, lai tie būtu sieviešu organismam paredzēti, un tāpatās arī šampūns un losjons, ja, jo viņi ir paredzēti tam, lai jūs varētu, jūsu matu struktūrai, tātad sieviešu un vīriešu matu struktūrai. Par cenu arī mēs patreiz nerunāsim, jo es veicu tikai prezentāciju, pagaidām neko jums necenšos pārdot. Jūs visi to varat uzzināt pēc prezentācijas, sazinoties ar tiem cilvēciņiem, kas jūs šeien uzaicināja. Viņi noteikti jums nosauks cenu. Tātad patīkami un skaisti ir cilvēki, kuriem ir skaisti mati, un būs prieks skatīties uz šādiem cilvēkiem. Ja? Tāpēc centīsimies un sargāsim savus matus. Tas būtu viss par matiem, bet vēl ko gribu pateikt cilvēciņiem tiem, kas šodien varbūt šeit un uz šādu veidu prezentāciju bija pirmo reizi. Tad es gribu pateikt, ka mūsu internetu veikalā ir dažādas līnijas. Tad es vēl gribu pateikt un ieteikt arī painteresēties par to, par aloe vera gēlu, kas ir 100%. Jāsaka, tā nevar tā lielīties, bet patreiz neko labāk neesmu redzējusi pēc sastāva, jo unikāla tehnoloģija ir mūsu aloes veras gēliem, un arī tie palīdz pie mūsu matiņiem. Ja? Tātad arī... Atvainojos, ja cilvēciņus nešķiet korekts apzīmējums, ja? Man atkal tas šķiet ļoti mīļš apzīmējums. Labi tauta, lai būtu tauta, vai cilvēkiem, kuri jūs uzaicināja, vai draugiem, vienalga pie kā painteresēties pie šiem. Tā, parasti matu līnija attiecas uz nagiem. Matu līnija neatiecas uz nagiem. Ja jūs domājat to, kad vitamīni, ja, ko dzerat priekš mati, ragi, kā saucamais un tā tālāk, tad gribu jums pateikt vienu. Jā, ir gan aptiekās sastilpami, gan arī citās kompānijās ir vitamīni, kuri paredzēti matiem, nagiem, un es smējos klāt arī ragiem. Bet, diemžēl, pēc tam, kad jūs lietojat tikai un vienīgi šos vitamīnus, jums nekādi mati nesāks augt, ticiet man, nebūs tā. Tāpēc ir papildus nepieciešams arī no ārpuses, gan no iekšpuses, gan arī no ārpuses lietot klātī kādus līdzekļus. Jā, arī šeit sastāvā, prokap sastāvā paskatījos, arī ir vitamīni, kas ir nepieciešami, lai stiprinātu nagus. Bet arī nagu trauslumam, tāpat tās kā matiem, ir daudz citu iespējamu iemeslu, kāpēc nagi ir trausli. Ja? Tas ir varbūt pats elementārākais iemesls, ja, kad jums trūks kalcijs. Ja? Jo tik tiešām lielākajai daļai cilvēku ir šis iemesls tieši tas, kad pietrūkst kalcija. Tas ir par nagiem. Bet šī līnija ir tendēta tieši vairāk uz matu augšanu, matu stimulēšanu un hormonu stimulēšanu pareizajā līmenī. Tātad apstājos, jūs redzat šeit uzrakstu sev 40%, atlaid 40%. Ko es gribēju teikt? Gribēju teikt par to, ka mūsu internetu veikals ir ļoti lielu un bagātu klāstu, ja? Preču klāstu, ar ļoti lielu un bagātu preču klāstu.
šīs bija tikai tik daudz, cik mazs mācais naga, arī šeit, ko jūs bildītē redzat, ja? Mums ir vienreizēji daudz un vienreizēji kolosāls produkti. Un katrs, kas ir mūsu klients, katram ir iespēja šos produktus saņemt. Bet tie, kas kļūst ar mūsu partneriem, mūsu internetu veikalu patstāvīgajiem lietotājiem, ja, painteresēties, kā jūs to varat, kā jūs varat kļūt par mūsu patstāvīgiem internetu lietotājiem un saņemt atlaidi 40%. Plus, protams, ja jūs parekomendēsiet vairāk un vairāk cilvēciņiem, šī atlaide jums augst un augst, ja līdz pat 70%. Tad jūs kvalitatīvus vācu produktus saņemsiet ar par brīnišķīgu cenu. Un vēl unikāli nebijusi informācija ir tas, daudziem cilvēkiem nebijusi. Mūsu partneri jau to zina, ka katru mēnesi mums ir pieejams vēl, mums jau tā pērkam lēti produktus, bet mums ir pieejams katru mēnesi vēl kādas papildus atlaides. Arī šodien jūs pēc prezentācijas uzreiz varat sazināties ar cilvēkiem, kas jūs ir uzaicinājuši uz šo prezentāciju, un uzzināt, kādas jums ir iespējas un kā jūs varat tikt pie šiem atlaiža produktiem. Šomēnes no 15. datuma sākās akcija, jā, tātad līdz 14. decembrim, jā, tātad arī iespēja dāvanas iegādāties ir un unikālam produktam bērniem, jā, tātad 5 paciņas pēc un 5 paciņas par brīvu alojas veres gēla lācīša. Garšo ne tikai bērniem, garšo arī pieaugušajiem. Un tas ir pats mazākais, ka viņi labi garšo. Bet pats lielākais ir tas, ka viņi tiešām ir ļoti veselīgi. Un šis viens mazs lācītis jums aizstās bērnam veselu dienas vitamīnu devu. Ja? Tātad bērnam nebūs viņš domās, ka viņš ēd končiņu, un viņam nebūs jādomā par to, ka viņam liek mamma tur kaut kādu tableti norīt. Ja. Tātad tālāk ir bāze plus, kas arī ir atlaide, kurai ir atlaide, tātad 2 pērciet un 3 saņemiet par brīvu dāvanā. Unikāls alojas veras komplekts ar unikāli krēmi, aloja vera līnija mums ir, kāpēc unikāli pateikšu jums, kāpēc nevar noturēties, nepalieloties, tāpēc, ka lielākā daļa kompānijas aloja vera tikai var teikt, ka nosauc produktu šajā skaistajā un veselīgajā vārdā. Bet, ja paskatāmies sastāvu, tad alojas veras koncentrāts, viņiem tā tas lielākai daļai tā rakstās, jā, ir arī labas kompānijas, es nerunāju tieši par visām, jā, bet lielākai daļai, ko esmu pavērojis, ir tā, ka kaut kur apakšā ir aloja vera, kaut kādi tur 5%, 20%, ja? Mūsu produkcija satura līdz pat 95% alojas veras tīrā gēla. Tas ir viens. Mums ir unikāla tehnoloģija ražošanas, roku darbs. Otrs ir tas, ka mūsu alojas veras produkti nesatur aloīnu. Tātad mums netiek izmantotas alojas vera lapas virsējā daļiņa, ja, jo šī satur, virsējās lapas daļiņa satur aloīnu, kas ir inde. Tas nekas, kad cilvēciņi, nu redziet, kā man gribās teikt to mīļvārdiņu cilvēciņu, nu nevar es nekādīgi. Tas nekas, kad jūs lietosiet mazās devās, pieņemsim kaut kādu alojas veras gēlu vai koncentrātu, kur būs aloīns klāt, tad samaltas lapas. Ja jūs to lietosiet mazās devās, tad tas jums nenodarīs nekādi lielu postījumu. Bet, ja jūs to lietosiet regulāri, tad jāsaka diemžēl. Bet ar mūsu produkciju jums tādu problēmu nebūs. Tā, protams, ir reklāma. Pērciet NVA Blue Nature aloe vera produkciju. Nākošais, nāks ziema, ir augsts, salst kājas. Ir unikāla iespēja tagad tikt pie kolostrum pašam,
Un nopirkt kolostrumu arī kādam dāvanā mīļam cilvēkam, jo ir Ziemassvētki un kolostrums ir vienreizēji imunitātes nostiprināšanai paredzēts produkts. Ir pirmpiens. Tātad, jūs zināt, pirmpiens, gotiņš. Tātad vienu pērc, otrs pa brīvu ar 50% atlaidi. Tālāk ir unikāls produkts ar 50% atlaidi atkal plus tam, ko mēs ņemam klāt. Jā, nozīmē dāvanā tieši tā. Tātad omega 3 ar Q10, ja, tātad koenzīmu 10. Kā jūs zinat, gan omega 3, gan koenzīms 10, es domāju, lielākā daļa no tās zina, kad tas ir ekskluzīvs produkts. Un S-efekta līnija no jūras aļģēm. Tas arī nav jāstāsta, pat esmu lietojuši šo produktu, teikšu, kā ir, nestāstīšu nekavēšu jums laiku, bet sievietes jutīs efektu tiešām uzreiz. Kāpēc S-efekts? Nu, es domāju, sievietes sapratīs, jo tiešām redzēs uz savu ķermeņu lielas izmaiņas. Un tātad benefitāla produkcija, kas arī ir vienkārši unikāla un mūsu organismam ir tīpaši sportistiem un tiem, kas ir aktīvs dzīvesveids, nepieciešams produkts. Tagad es jums metīšu failus.